Sveicināts. Čau, Bruno. Čau. Čau, Denis. Ar jums ir Red Show, un šodien mēs sāksim mūsu video. Šodien ir 3 konverti, kuros katrā ir iekšā piespraudzīti. Katrā no viņām ir iekšā piespraudzīti, un ir 3 dalībnieki. Es arī piedalīšos, un šodien būs crazy uzdevums. Šodien šitās 3 piespraudzītas mums katram vajadzēs apmainīt uz kaut ko vērtīgāku. Viens konverts iet pie Bruno. Paldies tev. Viens konverts iet pie Denisa. Un šodien mēs iesim pa pilsētu, mēs iesim pa visu Liepāju un mainīsim šito piespraudzītu pret kaut ko vērtīgāku. Bet noteikumi ir tādi, jā, reku piespraudzīti, šitā iztās piespraudzīts. Un noteikums ir tāds, mēs nevaram zvanīt draugiem un teikt, satiekamies šeit, satiekamies tur, un davai samainām par to. Mums katram būs tikai viens zvans, kur mēs varam vērsties pie drauga, tā lai draugs apmaina pret kaut ko vērtīgu, jā. Un kā arī mēs nevaram sarunāt tā ar draugu, ka dāja priekš video tu man iedod mašīnu, bet pēc tam tā mašīna iet apakaļ pie tevīm. Tā kā noteikumi ir viegli, mēs ejam pa Liepāju, izmantot transportu mēs arī nevaram, mēs ejam ar kājām. Tāpēc es novēlu veiksmi Brunim un Denisam. Mēs dalīsimies, katrs ies savu ceļu, un dienas beigās mēs redzēsim, kurš uzvarēs šajā challenge'ā. Nu ko, mēs tagad sadalījamies, un mēs iesim mainīt šito piespraudzīt uz kaut ko vērtīgāku. Sveiki! Mums ir tāds challenge šodien, mums jāsamaina piespraudzīt uz kaut ko vērtīgāku. Varbūt jums ir kaut kas, ko jūs varētu iedot mums un samainīt pret šito piespraudzīt. Es varu paskatīties. Jā. Jūs pieņemsiet krosānu? Jā. Labi, uzu. Tā, paldies, mums iedeva krosānu. Mēs samainījām piespraudzīt uz krosānu, iesim tālāk. Ziniet, kā es domāju, ka būs grūti, bet mēs tiksim galā. Jāmeklē studenti, jo studenti ir diezgan atsaucīgi. Tie cilvēki gados, viņi negrib filmēties, viņi baidās no kamerām, tāpēc mēs iesim tagad tālāk. Mums vajag brokastis paēst. Jo, kur mēs arī īpašnieki satikām klasiski. Kā tev liekas, kāda ir tā foršā alga Latvijā? Forša alga. Nu, Cik tu gribētu saņemt? 2 pusītes, tas būtu tā, ka varētu padzīvot, izdzīvot. Mūsu uzdevums ir šito ten, no šitā samainīt kaut ko. Nu, kroči tikt uz augšu, kas dabūs kaut ko visvērtīgāko, tas būs uzvarētājs. Kad es gāju ārā no studijas šobrīd, es teicu, davai es maku neņemšu līdzi, un man nevajag. Es vienkārši filmēju un tā tālāk. Un tad man īsti nav vajag ko iedot. Man ir reāli vienīgais, ko es tev varu iedot kastenes, ko es paņēmu. Nē, jo es uz laimi ņēmu īstenībā. Nu, nopietni, katram latvietim kabatā ir jābūt pa vienam kastenim, un šo te šis ir mans tāds laimes kastenis, ko es reāli būtu gatavs tam iemainīt. Tas ir tiešām, bikses tev neatdošu, kurpus arī, es domāju, ka nē, viņas nav baigi labās. Es domāju, grūtākais būtu, viņam ir viennozīmīgi pievienotā vērtība, jo tas ir tavs. Bet man būs grūti cilvēkiem pastāstīt, Ejam pie manīm, es tev iedošu kaut stikeru pārku normālu Baltiku. Gribi? Jā, varam. Aucam? Aucam mums ir jāaiziet līdz studijai. Ja? Mums jānomaina 4 stundu laikā uz kaut ko vērtīgu. Varbūt jums būs kaut kas, ko iedot pretī. Kaut ko vērtīgā. Pret kaut ko, jā, kas jums ir, varbūt, nezinu, šķilta vai vēl kaut kas. Nav šķiltā. Man baigi vispār nekas nav taisa loma. Es pastīšu. Es jums varu pildspalvu tā, Jā, kas ir varam. parakstīti. Viņi būs duši nebūs. Viņi nav jauni. Nekā. Domāju, būs labāk par Jā, sastāvu. lūdzu. Paldies. Es atvainojos, jums būtu laiks? Nebūtu laiks, ok. Nu redziet, arī šitā nav tik viegli nemā, jā, izstās viegli, jā. Iesim iekšā Liepājā, varbūt man tur kaut ko iedos vērtīgi. Es nezinu, vai tur var filmēt, bet nu mēģināsim. Mēs iegājām iekšā, viņi piekrita samainīt krosanu pret piespraudzītu 2027. gada. Jā, un tāpēc viņi negrib, lai viņas filmē, mēs filmēsim kājas, bet es domāju, ka jūs mums noticēsiet, ka viņi mums iedeva, jā. Iesim iekšā. Man liekas, šitādi piespraudzītas nav daudziem. Šitā ir 2027. gada piespraudzīta mums iedos, samainīšu pret šito krosānu. Mums šodien filmēšanas laiks ir pusdiena, mums pusdiena jāsamaina kaut ko vērtīgāk nekā pārējiem dalībniekiem, tā kā es ceru, ka mēs uzvarēsim. Zinot Bruni, viņam arī galvā var būt kaut kas, viņš var visu kaut ko samainīt. Kādam jau ir šitādi Liepājā? Iespējams, kāds Jā. Tas jums uz pusdienām. Esam tālāk. Cik smuki, cik ekskluzīvi. Šito jau vajag uz kaut ko normāli samainīt, ne? Uz kādu iPhone 18, ne? Es apmainīju piespraudzīti uz krosānu, un krosānu tagad es apmainīju pret šitādu
šitādu piespraudzītu, Liepājas 2027, un es gribu ar jums apmainīt uz vēl kaut ko vērtīgāku. Apmainīt? Jā, tā, lai es pēc tam varu tālāk apmainīt. Ziniet, kā šajā video jābūt ritīgam ebrejam, tā, lai kaut ko samainīt. Es gribu uzvarēt. Tāpēc mēs šodien iesim uz visu, lai uzvarētu Bruno un Denisu. Sorry, več, bet jums nav iespējas. Tā, nu, ko mēs gaidām tagad, ko mums iedos. Jā. Bet mums vēl ir trumpe, jā, mums šodien ir trumpe, mēs varēsim pazvanīt draugam. Jūs būsiet šokā kādam draugam, mēs šodien pazvanīsim, un ko viņš mums iedos. Es nezinu, ko viņš mums iedos, bet nu, es domāju, ka viņš iedos kaut ko labu. Tā kā jā, iesim iekšā varbūt Kurzemē pēc tam. Es nezinu, vai nu iesim vēl uz to pusi, mēģināsim tirgu kaut ko samainīt, varbūt tirgu pret kādu zeķi apeni. Bet mēs diezgan tālu jau tikām. Mēs reāli no piespraudzītes aizgājām jau uz krūzi, kur varētu maksāt 15 eiro. Nu, tas jau ir normāli. Šis ir veikals saimniecis Latvis dara mantra. Tas ir tas, kā šis viss ir sācies. Viņas pirmais pasaka namiņš Pļaviņās. Un šis ir jau otrais. Sapņo, dari, īsteno, baudi. Šis veikals Liepājā mums ir Zivju ielā 3. Strādājam no 10 līdz 7 un priecājamies katru sagaidīt. Super. Jā, tad mēs mainām šito pret jūsu krūzi, jā? Jā. Jūs varat kaut kā viņu iepakot, lai viņi izstāst dārgāk. Pastāst, mēs no vienas piespraudzītes pa 30 centiem aizgājām uz 12 eiro jau. Jā, tas ir super, mēs jau pat pacēlāmies kājās tagad. Kas zina, varbūt dienas beigās es uz Lamborghini aizbraukšu mājā. Mēs esam atmainījuši saspraudu uz pildspalvu, un tad mēs meklējam, ko vēl varētu dabūt vērtīgāk par pildspalvu. Varam apmainīties, es domāju, vispār. Jā, labi. Jums pildspalvu? Paldies, iesim tālāk mainīties. Varbūt jums būs kaut kas, ko mums apmainīt? Jā, tā ir ko apmainīt. Mandarīns. Neviens neiesņemt mandarīnu no maniem, no 6 cilvēku. Es neņemtu, piemēram. Tā, draudziņi, man ir kaut kas vēl labāks, kaut ko labāk atrast. Tavam challenge-am gribās kaut ko vēl ar tādu pievienoto vērtību. Un tā ir mūsu jaunā draudziņa smaržiņa, kas īstenībā ir ļoti laba. Un Baltiks ir, ka šī žurīša smarža, ja viņi ielēc žubītes, paliek traks. Nu tā ir. Tā nav reklāma, ja? Šis ir tas, ko es tev iedot pret tavu maģisko saspraudi, ko es noteikti izmantošu tev nobrauks mašīnu. Jā, tad es tagad esmu šubīšu mednieks. Normāls leiciens tev īstenībā. Jā, vienīgais, kas ir žēl nedaudz, kad es pats nevarēšu tam šubītes tur sakoļīt un vispārējo, jo man būs kādam jāziedo un jādod tālāk. Visi, kas skatās, noteikti jāabonēt šo te kanālu, tāpēc, ka čaļi riktīgi cīnās. Man vispār Liepājā prieks redzēt, ka vēl cilvēki močī YouTube un ir baigi grūts tas YouTube. Tā kā noteikti iesakojiet džekiem šim kanālam, lai viņiem ir iedvesmā taisīt vairāk kontentu šeit. Un lai sanāk challenge, jā? Paldies vēl liels. Super, lai forši diena, jā. Nu, ko iesim tālāk? Piespraudzīt, mēs samainījām uz krosānu samainījām uz piespraudzīti Liepāja 2027 smukā kastītē, un tagad jau mēs ejam ar krūzi, kurai vērtība ir apmēram 13 eiro, un mēģināsim pamainīt uz kaut ko vēl vērtīgāk. Tas būs grūti, bet nu, es domāju, ka mēs tiksim galā. Mēs esam apmainījuši pret pildspalvu, tad mēs apmainījām pret salvētēm. Varbūt jums būs kaut kas, ko mums iemainīt. Iemainīt. Tikai maksā. Jums piedāvā iemainīt augstajā laikā. Liepājas šaula, tā tuneļa šaula. Perfekti būs, es domāju, tas būs. Tas būs vērtīgāk? Jā. Labi, lūdzu. Paldies. Paldies. Esam samainījuši salvētas mitrās pret tādu šaulītu lakatiņu. Liepājas. Ejam tālāk. Ir tāds momentiņš, ka mums pa vidam arī darbiņš ir jāmīlas. Tātad mums produkcija bija jāizved uz kafejnīcu, lai cilvēciņi šajā te novembra patriotiskajās noskaņās var uzēst rupmaizīti, saldo rupmaizu kārtojumu. Tā kā mēs noliekam šo vietiņā un turpinām tālāk mūsējo ceļu. Un cerams, ka mums viss tā raities uz priekšu.
Sveicināti atkal. Esam gājuši tālu ceļu un esam nonākuši pie mūsu braļukām pizza shops. Un tad jau iesim iekšā, pastīsimies, vai viņi traucēsies vai netraucēsies. Sveiki, braļukas! Dotajā brīdī mēs esam tikuši līdz Robivorks smaržņu mašīnā. Vai jūs varēsiet mums kaut ko piedāvāt, varbūt kaut ko samainīt pret šo? Paldies! Tā kā jauki jums diena, tad mēs iesim tālāk. Jā, paldies. Varbūt ejam Vintatu. Sveiki! Tā kā mēs esam Vintatu, mēs šodien mainām lietas. Mēs no vienas piespraudzītes aizgājām līdz krūzei tagad. Mēs samainījām piespraudzīti uz Krosanu, Krosanu uz piespraudzīti Liepājā 2027 un dabūjam krūzi tagad. Un mēs gribam šo krūzi apmainīt uz kaut ko vērtīgāk, ja jums ir. Что надо делать? Es esmu no Ukrainas, atvainojiet. Jā. Meitene saprot, bet ne pilnībā visu. Viss kārtībā, mēs saprotam un krieviski un latviski. Nu super, tūlīt, karoči, mēs iziesim laukā, iedosim kādam dāvanu, kad viņš uzsitīs savu tatušku, un mēs varēsim vēl kaut ko labāku uzmanīt. Mēs tagad ejam no šīs krūzes tālāk uz šito certifikātu, jā, uz dāvanu kārtu uz 30 eiro, kāds varēs uztaisīt. Lūdzu. Un kepku, redz, 50 centi ritīgais. Paldies, tā šito mēs dodam jums, šitas nāk pie mums. Un mēs ejam tālāk. Nu, karoči, mēs jebkurā gadījumā aizgājām vinnētā. Jā, viņš dabūja savu klientu, es dabūju 30 eiro dāvanu kartu, un mēs tagad iesim meklēt. Es nezinu, vai mēs samainīsim jau godīgi, bet, mēģināt var, ne? Tā, ko? Mūsu operators, viņš brauc tagad prom. Viņam jāiet pa darīšanām. Un tagad es palieku viens, un pagaidām mēs apstājāmies pie kepona un dāvana karti uz 30 eiro. Es redzu, pastāst, ko es satiku. Ko jūs samainījāt? Es samainīju uz 30 eiro Vintatu un keponu. Es eju tālāk mainīt, vai? Mēs mainām piespraudu pret kaut ko vērtīgāk. Mēs esam jau samainījuši piespraudu pret pildspalvu, tad pret nitrām salvatēm un tad pret šādu lakatiņu Liepājas. Un varbūt jums arī būs kaut kas, ko mums iemainīt, varbūt iedot kaut kādu kuponu vai, nezinu, vēl kaut ko. Mēs esam pie restorāna Promenāda. Mēs iegājām, tikko apmainījām lakatiņu pret tādu lietas sargu, bet, diemžēl, cilvēki negribēja filmēties. Tāpēc mēs neieliksim kadrus, bet, jā, restorāns Promenāda mums ir plaši palīdzējis. Mēs tikko no Balekas metāla dabūjām šādu te līmīti, kas, jā, tātad mums ir izdevusies apmaiņa. Apmaiņā mēs ieguvām Mārcis Auziņš, ģitārists, 14. novembrī. Šeit būs pasākums. Tā kā es ļoti ceru, ka kādam šī te apmaiņa arī tālāk noderēs. Viņš atnāks, izbaudīs skaistu laiku, un arī jūs, lūdzu, sekojiet tā mājaslapā Pegas pagalmam uz aktuālajiem pasākumiem. Tiekamies! Lūdzu, paldies jums! Paldies. Jauku dienu! Jauku dienu! Tā. Redziet, manuprāt, ļoti skaisti mums ir izdevies. Šeit ir diezgan vērtīga lieta. Kādam tas varētu arī ļoti patikt. Tad dodamies tālāk. Mēs atnācām uz zāli, kur es trenējos MMA klubs Vankuronī. Un mēs mainām šito lietu sargu pret cimdiem. Jā, tā kā lai tev noder. Jā, paldies. Un es ceru, jā, kā mēs runājam, tad es ceru, ka pēc šī mēs arī paliekam. Redzēšu viņu šodien zāli. Jā, paldies. Šodien mēs filmējam tādu video, kur mēs no piespraudzītes mainām kaut ko pret dārgāk un vēl dārgāk. Varbūt jums ir iedot kaut ko vērtīgāk. Tad mēs šitādu Land Roveru vispār arī gribēju savu. Foršs Land Rovers. Kartupeļi? Uz kādu summu? Uz kādu summu ir? 30 eiro. 30 kartupeļus. Varbūt šo mašīnu? Ui, nē. Es jokojos. Man ir jābrauc. Jums nav ko iedot, jā? Nu, labi. Labi, meklēšu tālāk. Es nezinu, kā tur iet Brunim un Denisam. Nav tik viegli, kā gribētos. Vispār mēs varētu pazvanīt Brunim un Denisam.
Mēs filmējam, tā kā mēs turpinām filmēt, mums izlādējās kamera, tagad mēs turpinām, mēs samainījām piespraudzīti uz krosānu uz krūzi, un tagad tikām līdz vienu tatu, ko es satiku pa ceļam cilvēku. Es piedāvāju viņam mainīt. Tu mainīji savus austiņas? Jā. Reāli? Jā. Nopietni? Nu, jā. Tā, cik viņam apmēram maksā? Nu, kāds 120. Tagad varētu būt 80. Nezinu. Bet viņi strādā, jā? Jā. Taču? Jā. Tu reāli mainīsi? Nu, jā. Tā, tad mēs mainām, jā? Tu toču mainīsi? Nu, jā. Tā, super. Nu, šito būs jau vieglāk mainīt, tad to dāvanu karti grūtāk samainīt. Labi, paldies. Mēs iesim mainīt tālāk. Projām tagad staigājam ar austiņām rokās un mēģināsim samainīt uz kaut ko vērtīgāk. Mēs bijām ar piespraudzīti, tagad jau esam ar GBL austiņām. Varbūt kāds kaut ko iedos. Un tagad es mēģinu austiņas par kaut ko vērtīgāk. Kaut ko vērtīgāk? Varbūt jums ir kaut kas vērtīgāks. Ko iedod? Es tikko nopirku lūpas spīdu un jaunu. Nu, man nevajag klausīt. Un tagad mums ir trumpe. Mēs zvanīsim Robim un mēģināsim uzzināt, pret ko viņš varētu samainīt. Tā, būsimies. Čau, Robi! Klausies, nu tad mēs varam ar tevi samainīt kaut ko. Mēs no rīt bijām vienoši. Tas čums runā reāli nocēla visu. Nocēla? Kādā ziņā? Jā, nu kāda viņš pirmais, jā. Tu viņu satiki? Jā, es viņu satiku, zikā, es jūtos bišķi vainīgs, bet viņam ir tik stilīgs bēbs, ka es nevarēju. Veici, mēs taču bijām sarunājuši no rīt, tu biji mans reāli trump, tu biji man vienīgā trumpa. Nu, zikā, dzīve tā, zikā, kad tev būs šitās bēbs, es domāju, ka tu būs bez variantiem. Bet tu jau nezini, kas man garāžā darās. Tev izkonkurēs arī vecīt. Ai, nu labi, labi. Šitā ir ar tiem draugiem. Labi, davai. Dzīve nav viegli, jā, bet labi, zikā, nu, ja tev ir normāls bēbs, to nav šajā. Jā, labi, davai, paldies, davai, čau. Cīnās, jā, Čau. davai, čau. Ai, žuļīgs, tu bruns, es ritīgi žuļīgs. Mums vēl ir stunda 30. Mums vēl ir laiks. Mums vēl 30 minūtes, karoči mēs mainīsim šito pret kaut ko vērtīgāku. Ну, Лена, я не могу просто поменять, у меня Да. ничего дорогих наушников не будет. Так, ну ладно, мы пойдем дальше, у нас мало времени. Спасибо, да, давайте. Mēs ejam tālāk, mums palika pusstunda. Es pat nezinu godīgi, kur mēs vēl varētu aiziet. Pusstunda palika, mēs izmetīsim apli. Doj prikolu pēc aiziesim līdz Busbrunu un pajautāsim viņiem kaut ko samainīt. Mums vēl rīt būs jāfilmē video. Rīt mēs arī filmēsim video, tā ka sekojiet Edšow kanālam, tā lai nepalaist garām labākos, jaudīgākos, interesantākos video Liepājā, Latvijā, pasaulē. Mr. Beast, mēs tuvojamies. Ko jūs darat? Varbūt viņiem ir ko samainīt. Dāj samainām tavu kameru pret šito GBL. Nopietni? Jā. Es te mašīnu jau dabūju. Tad jau tu krāpies. Es nekrāpos, es godīgi, es reāli līdz mašīnai tiku. Kā tev tas izdevās? Kā? Kā tev tas izdevās? Nu, es tev pēc tam pastāstīšu. Man visi video. Es nešmocos, man visi ir video. Jā. Paldies. Tā, mēs dabūjam vēl klāt 20 eiro. Es nezinu, vai čaļi to ieskaitīs. Bet, nu, ja neieskaitīs, mēs tiksim vienalga paēst. Jā. Ja? Paldies. Labi. Čau. Paldies. Da, iedosim bezpajumtniekam, lai viņš paēd. Ev, dzirdi? Negrib paēst, aiziet. Labi, viņš negrib ēst. Bet baigie bezpajumtnieki mums ne, tu viņiem dod dāvanu, kad viņš aiziet paēst, viņš šādi nē. Jums nebūs samainīt kaut ko dārgāk nekā 20 eiro dāvanu karti? Es nevaru neko, man liekas, samainīt tam. Nav reāli nekas. Reāli nav nekas. Varbūt to pret savu iPhone grib. Es nemainīšu. Ja šīs video būs vairāk pa 2000 skatījumu, mēs braucam uz Rīgu un daram to pašu veselu dienu. Tā kā visi jūsu spēkos. Jo mēs nesen tikai uzsākām Edšow kanālu. TikToks diezgan labums aizgāja. Bet mēs gribam attīstīt YouTube kanālu, un tas ir daudzreiz grūtāk, tāpēc sekojiet Edšow kanālam, lai palīdzētu mums attīstīt YouTube kanālu, lai mēs varam taisīt lielākus roļikus, spridzināt mašīnas
un spridzināt arī kontentu Liepājā un Latvijā. Tāpēc, jā. Piesakojiet, rakstiet komentāros, liekat laikus, repostojiet draugiem. Katrs laiks, katrs subscribes, tā ir maize. Tā ir nauda, un mēs tā varam augt un darīt vēl labāk kontentu. Rakstiet savējās idejas iekšā YouTube komentāros, un mēs izskatīsim tās idejas un varbūt arī realizēsim. Viņš saka, ka aizēm pie DPD, varbūt samainīs kādu paku pret austiņām. Varbūt samainīsim kaut kādu paku pret austiņām, mēs filmējām video šodien. Nevar kaut kādu paku samainīt. Reku šito lielāko. Negrib, jā? Labi. Sveicināts kungs, pats nācis arī ir. Mums ir tāds momentiņš, ka mēs gribam samainīt šo te biļeti pret kaut ko interesantu. Varbūt tev ir kaut kas, ko piedāvāt. Mums ir foršas vītinātas desiņas. Nu, redzēt, cik veiksmīgi. 2 naži bija ļoti draudzīgi. Pilns maiss mums ir ar vitinātām desiņām. Nu, ir tāda lieta, ka man pašam ļoti viņi gribētos atvērt un apēst, bet nevar tā. Tā nevar, mums jāiet, mums vēl jādabū vēl kāda apmaiņa. Bet tā kā jā, ja jums arī sakārojās šī te garšīgā, smaržīgā vitinātā desiņa, tad jūs zināt, Cvaināzen vienmēr ir atvērta un gaida jūs uz kvalitatīvu gaļīti. Sveiki! Sveiki! Un šodien tāda aktivitāte notiek, ka mēs mainamies ar kaut ko mēs esam dabūjuši pret kaut ko līdzvērtīgu, ko jūs varat piedāvāt, vai arī vērtīgāk. Divas dažādas, jā, šitā un vēl mērcīta. Mērcīši, tāda ir nu, diezgan pašam jau iekalstāk. Diezgan smags tas dāvanu kartīt. Dāvanu kartīt, es domāju, būtu ļoti, kāds varētu priecīgs būt. Jā, kāds būs veiksmīgs guvums, tā došu tev 35, jā? Nu, ļoti skaisti. Cilvēki arī pēc tam, tā kā lai lūdzu, mēs tam neizlāj, jā. Jā, kamera var uztaisīt. Tā, lūdzu, tā. Ir, super. Nu, redziet, kā esam tikuši līdz 35 eiro dāvanu kartē. To ietiņi iznāks ārā, tikamēr kamet mums vēl ir 8 minūtes. Mēs mēģināsim kaut ko mainīt. Kas, lai zina, varbūt kāds pēkšņi izdomā atdot savu iPhone pret šitām austiņām. Nu, ko laiks jau iet uz beigām, tad atnāks pārējie dalībnieki, un tad jau mēs uzzinājām, kurš ko ir vinnējis. Es izprankošu puišus, pateikšu, ka es tikai 20 eiro dāvankārt dabūju, pēc tam izvilkšu arī to JBL austiņu ārā. Tāpēc interesanti, jā, kurš ko varēja šodien izdarīt, redzēsim uzvarētāju. Varbūt jūs gribat samainīt JBL austiņas pret jūsu paku? Nē, paldies! Točno? Tā viņas austiņas, neviens negrib šīs austiņas šodien. Jā, jūs gribat kaut ko samainīt? Uz JBL austiņām negribat samainīt neko vērtīgāk? Vērtīgāk par tām austiņām? Jā. Es gan nezinu. Nav nekas vērtīgāks tām Jā? austiņām. iPhone varat savējo dot? Nav jau. Es zvanīšu Denisam, prasīšu, kur viņš ir. Bet es domāju, ka Denis kaut ko labāk paļubumu dabūja. Viņš ar tēti paļubumu, kurš samainīja kaut kādu skrūvgriez, kurš maksā 200 eiro devaltu paļubumu. Vai nu milšai kaut kādu. Es zinu šito ebreju mazo. Starp citu, kas nezina, kas ir Denis, tas ir mans brālis, viens no mazākais brālis. Un viņš ar šajā video šodien piedalījās. Es zinu, ka viņš ir arī ebrejs, tāpēc es viņam piedāvāju ritīgi piedalīties šajā video. Ok, draugi, jūs redzējāt visu, kas šodien notika. Mēs ļoti daudz laika pavadījām tajā, lai mēģinātu kaut ko apmainīt uz vērtīgāk. Jūs redzējāt cilvēku reakcijas, jūs redzējāt mūsu reakcijas, jūs redzējāt, kā uzvedās uzņēmēji, kur mūs pieņēma bija gan labi, gan slikti. Jā. Un tagad mēs visi rādīsim, kurš uz ko ir apmainījies. Tā kā sāksim no Bruņa. Mēs esam ieguvuši Valhals dāvankarti 35 eiro vērtībā. Tas būs mūsu šīs dienas sasniegums.
Un kā bija vispār viegli kaut ko mainīt, kā cilvēki vispār reaģēja? Mums bija sākums tāds diezgan raiti gāja, un pirmās 3-4 vietas viss notikās, samainījāmies, pēc tam nākošās kaut kādas, 4-5 vietas pēc kārtas. Nebija pats uzņēmuma īpašnieks uz vietas, kādam tur jāzvana, jāsaskaņo, vai var vai nevar. Tas pats, jā. Tad mums bišķiņ jau tāds, jau zins, linkums parādās, neko nevar, bet tad beigās vēl bišķiņ pakustējāmies un pozitīvi, forši kaut kas savādāks. Un es domāju, visiem ieguvums. Mums arī bija tā, ka bija grūti. Sākumā gāja viegli, bet pēc tam, kad summa sāk augt, lielāk un lielāk sāk palikt grūtāk. Un arī cilvēki laukā, zin kā, kad ir maziņš kaut kas, viņi mainās, bet kad ir dārgāks, tad nemainās. Daudz baidās no kamerām, sāk mukt. Iekšā viņi uzreiz mukt no kamerām. Pēc mēs šodien aizgājām līdz JBL austiņām, kur maksā apmēram 160–170 eiro. Pēc tam mēs samainījām. Mums vēl iedeva šitādu street food karti, bet es nezinu, vai tas skaitās, vienkārši iedeva. Tā kā kaut kā tā. Un tas ir viss. Pēc tam, kad jau aizgāja līdz 150 eiro un 160, neviens vairs negribēja mainīt, jo baigi dārgi. Kaut kā tā. Kas tev ir? Man ir MMA cimdi. Mums arī sākumā bija viegli. Pirmā mēs apmainījām piespraudu pret pildspalvu, tad mēs apmainījām pret salvetēm, mitrām, un tad jau gāja grūtāk. Mēs apmainījām pret šalli kaut kādu, un tad jau mums neviens neko nevarēja piedāvāt. Bet uz ielas satiku treneru, un treneris man piedāvāja apmainīt pret cimdiem, jo es biju apmainījis šalli uz lietas sargu restorānā. Cik maksā šitā cimdi? Ap 60 eiro, es domāju, viņi maksātu. Ok. Nu jā, tad sanāk, ka dārgākā lieta ir man, jā. Laika. Tev ir vēl kaut kas? Man. Kāpēc? Tā izdomāju. Ok. Tā, paldies Brunim un paldies Denisam, ka piedalījās mūsu video. Jā, šīs video savāks apmēram 2000 skatījumus un būs 200 laiki. Mēs filmēsim nākamo daļu Rīgā. Ko domā? Tev būtu ar mieru filmēt? Kaut kad ierezervēsim kādu laiku. Kaut kādu laiku ierezervēsim, jā, un būs labi. Un tad mēs filmēsim Rīgā. Es domāju, ka Rīgā būs lielāks. Gan varbūt līdz Lamborghini aiziesim kāds, jā, varbūt līdz lidmašīnai, jā, vai helikopteram. Tā kā viss var būt, sekojam EdShow kanālam, liekam laikus, subscribe-rojam un tiekamies nākamajā video.